Labvakar, mazo draudziņu. Šovakar tev pastāstīsim pasaku par pelēko vilku, rudo lapsu. Lampīgu sasku. Bija pienācis kārtējais skaistais rīts pie Niedrāja ezera. Visi zvēri modās, sasks jau žāvājās. Lapsiņi vēl vārtījās, mazie vilcēni arsāka jau kušņāties un mosties. Un vilcenīte jau bija pamodusies un vārīja kafiju. Viņa paskatījās, ko dara vilks. Vilks bija pa nakti bišķīt atžirdzis un nācis pie samaņas. Un viņš teica: Labrīt, vilcenīte! Esmu tādā šokā, ka visu nakti nosēdēju pie sasistās kafijas krūzes pie ugunskura. Ārprāts! Tad tie mazie foršie vilcēni ir manējie! Tie ir kopš tās skaistās pilsētas svētku nakts vasaras vidū. Jā, tie ir tavi. Tev ir jāpalīdz par viņiem rūpēties. Man vienai jācīnās ar veselu baru, ar 8 maziem vilcēniem. Jēziņ, iedomājies, cik daudz laika tas prasa. Viņi mani vispār, liekas, ir izsūkuši sausu no piena. Tu atceries, kāda es biju? Tagad liekas, ka es esmu bez dvēseles nomocījusies ar viņiem viena pati. Un turklāt tu man vēl neatbildēji uz zvaniem. Un, vispār es esmu diezgan nikni. Es priecājos, ka tevi atradu, bet kā tu nemaz neapvaicājies man, kā man gāja un ko es daru vasaras otru pusi un, kas tev ir, tev nekas neinteresē? Vilks tā, tā jau nav. Tā jau nav. Es biju pēc pilsētas svētkiem gāju atpakaļ gar Niedrāja ezeru un man telefons iekrita Tepera ezerā, braucot ar katamarānu, vizinoties. Un tad es pazaudēju tavu numuru, un es nevarēju dabūt tavu numuru, un es jau biju sabēdājies, ka es tevi nekad neatradīšu. Un tagad tu esi atnākusi pie manis, un es esmu ļoti priecīgs. Tiešām? Parādi, kāds tev ir telefons tagad. Un tā arī bija. Vilkam bija cits telefons kopš svētku laika, un arī cits numurs. Vilks nemeloja, viņš neizvairījās no vilcenītes, viņam vilcenīte ļoti patika. Un ko tad mēs darīsim ar mazajiem vilcēniem? Nu kā ko? Audzināsim viņus par vilkiem. Un cik tad viņi mums te ir? Nu kā? 8. 8 vilcēni, Jēziņ! Kur jūs mitinājāties iepriekš? Nu, mēs dzīvojām netālu no Tepera pie skriešanas trases, un tur bieži skrēja cilvēki, un mazie bieži uzskrēja cilvēkiem virsū. Man bija bail, ka atbrauks pašvaldības policija vai zvēru ķērāji un noķers un aizvedīs mūsu mazulīšus prom uz kādu patversmi vai uz zoodārzu. Nē, to nevar pieļaut. Vilkiem ir jādzīvo mežā. Klausies, vilcenīt! Jūs taču varētu dzīvot pie mums Midzenī. Nu jā, bet tu jau dzīvo ar vienu sievieti un vēl vienu vīrieti kopā. Tas nekas, mēs uzvilksim plašāku jumtu un visiem vietas pietiks. Nu, paskatīsimies. Kā tev izdosies sadzīve ar mazajiem vilcēniem. Un mazie vilcēni jau modās un atmodušies sāka smilkstēt, ka viņi grib ēst. Mammu, kas mums šodien brokastīs? Reka brāļi un māsas arī jau var atstiņas vaļā, mēs gribam kaut ko ēst. Sasks skrēja, jau vilka, tad taču vajadzētu mazuļus pabarot. Un vilks aizgāja uz mantu pārtikas pieliekamo, paņēma kasti ar desām, atnesa un uzmeta mazajiem vilcēniem priekšā. Un mazie vilcēni: kam tad tas pelēkais vilks? Tas jums, mazie, ēdat.
un mazie sāka desas ēst. Tā viņa ēda. Lielie zvēri tik noskatījās, kamēr desu kaudze palika arvien mazāka un mazāka. Un maziem vilcēniem palika vēderi tikai lielāki. Tā viņi bija pāēduši un teica, oi, mammīt, tas gan ir foršs onkulis, kas mūs tā pacienāja ar desām. Un tad vilcenīte teica, mazie, iepazīstaties. Tas ir jūsu tēvs, pelēkais vilks. Tēti, tas esi tu? Un vilcēni metās virsū pelēkajam vilkam un laizījās un mīļojās un meņģējās. Un vilkam no laimes sāka birt asaras, cik viņš bija priecīgs, ka viņam ir tik forši 8 vilcēni, un viņš viņus murkāja un pakutināja un pamīļoja visus. Oi, cik vilks bija priecīgs. Un tad viņi skrēja apkārt pa niedrājam mežiem un daudzījās, visu dienu nospēlēja paslēpes ar mazajiem vilcēniem un tripāterus un vēl visādas lietas. Un arī Sasks atkal daudzījās ar zvēriem. Un vilks domāja, ka vakarā pēc vakariņām viņš varētu lapsai un lempīgajam Saskam pajautāt, vai vilciņi mazie varētu dzīvot pie viņiem midzenī. Tā viņi ieturēja gardu maltīti, vilks bija sasmērējis, ābols, apsmaizītis, salējis pienu bļodiņās, mazie vilcēni lakāja pienu, ēda vakara desiņas, Sasks izpeldējās, lapsa tā neitrāli skatījās, kā viss notiek. Tad viņi padzēra siltu tēju, un vilks bija gatavs lielajiem jautājumam. Klau, Rudā un Saska, šie izrādās ir mani vilcēni. Ko jūs sakat, ja viņi kādu laiku, kamēr izaug, padzīvotu ar savu mammīti pie mums? Sasks, urā! Es taisni gribēju ar tiem mazajiem razgaļiem pa sniegu ziemā kulties un šļaukt no kalniem. Un viņi varētu mums palīdzēt ķert visādus zaķus un vēl visādas lietas. Un mums būtu jautra ziema. Es ar viņiem kopā varētu daudzīties. Vilks smaidīja un skatījās uz lapsu. Un lapsa teica, tati, tau. Nu, ja viņi nedarīs mums nekādas papildus rūpes, lai jau dzīvo, ja tie ir tavi bērni. Un vilks pieskrēja lapsiņai klāt. Apkampa samīļoja lapsiņu. Paldies, draugi! Paldies! Un paņēma Sasku, apķēra un samīļoja Sasku. Un mazie vilciņi visi pieskrēja klāt un visi čupiņā samīļojās. Un vilcenīte tik no malas noskatījās un pasmaidīja. Tāpēc mīļošanās visi izdarīja savus darbiņus, kas bija vakarā jādara, izmazgāja zobus ar čiekuriem un devās pie miera. Tāpat daram arī mēs. Ar labu nakti! Labvakar, mazo draudziņu. Šovakar tev